Šajā video apskatīsim, kā izstās mediju plāns. Mediju plāns var atrast tātad ejam uz kampaņām. Šeit būs jūsu paši izveidota kampaņa. Tātad atveram vaļā, jau izveidot iepriekš kampaņu. Un skatāmies, tātad šeit būs mediju nosaukums, jūsu klienta nosaukums. Te būs izvietojuma nosaukums, tātad lielais baners, izmēra, tātad portālā, kurā viņš atrodas, un šeit arī pirkšanas veids. Tātad šeit mēs redzam uzreiz kalendāru. Un kalendārā var redzēt atkal pa nedēļu numuriem, mēnesis. Šeit tad ir darba dienas un brīvdienas, nedaudz savādāk iekrāsots. Šeit būs kopējā bruto summa un tālāk aprēķins par to nākamajā video. Kā var plānot? Viens variants, kā var plānot, ir, mēs šeit uzbraucot virsū uz dienu, jau redzam, ka sastāv šī diena no 3 rotācijām, visas 3 ir brīvas un garantēta skatījuma par rotāciju 60 000. Te ir arī cena par rotāciju, vienības skaits, kas ir šajā gadījumā izvēlēts. Kā mēs varam plānot? Vienu lietu mēs vienkārši noklikšķinam, un tātad mums būs šī viena rotācija šajā dienā. Otrs variants ir, mēs nobraucam apakšā, ka pamainās spēles kursors, pavalkam uz augšu. Ja mēs gribam ieplānot 2 rotācijas no 3, tad mēs atkal pavalkam augstāk, un viņš uzreiz automātiski uzlic uz augstāk un vēl augstāk. Tāda standarta variantā viena rotācija no visām. Tātad klikšķinam, 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 saplānojam 5 darba dienas. Tālāk, ja ir nepieciešams, tātad, šeit nav laikam šī brīvdienas vēdiena, jā. Tagad ir 5 darba dienas. Tātad, ja ir nepieciešams saplānot vairākus atšķirīgus datumus ilgākā periodā, tad ir iespējama arī tāda iespēja, kā atzīmējam konkrētus datumus, otrdiena, pirmdiena, otrdiena, trešdiena, un tad pavalkam šeit uz augšu, viņš jau automātiski paņems visas šīs dienas, kas ir iezīmētas. Tas, kas šeit notiek, šeit sareiķinās bruto summa. Šeit ir atkal, par aprēķinu atkal visdrīzāk pastāstījuši nākamajās video. Principā saglabājam, ja mēs gribam iesniegt šo te mediju plānu, mēdījiem tad ir jāiesniedz, un tad uzreiz aizies paziņojums uz e-pasta arī šim mēdījiem, ka iesniegts ir šis mediju plāns. Un to pašu mēs izdarām ar visiem pārējiem mediju plānā iekļautajiem mēdījiem. Tātad šeit skatāmies ir atkal dienas, mēs varam ieplānot vienu rotāciju, noteikti dienas, kā saglabājam. Jāatcerās tāda būtiska lieta, ka šie laukumi, šīs dienas, šie izvedumi netiks rezervēti, teiksim tā, ka viņus nevar paņemt citi līdz brīdim, kamēr jūs viņus neiesniedzat. Tajā brīdī, kad jūs iesniedzat mediju plānu, šos te laukumus neviens cits vairs nevarēs aizņemt. Tie būs rezervēti tieši tā kā priekš jums. Līdz brīdim, kamēr, protams, pēc tam, protams, ir jāgaida, kamēr apstiprina plānu mēdījis, bet jebkurā gadījumā tieši pēc pogas iesniegt nospiešanas šie būs jau aizņemti laukumi. Un šeit arī, kur redzēt, plānošana pēc nedēļas, tad atkal mēs vienkārši pavalkam uz augšu, mēs redzam, ka ieplānojas reiz 7 dienas. Reiz parādās summa, un kā mēs saglabājam. Šāds veids, kā izstās mediju plāns un kas te atrodās. Tālāk jau vairāk pa aprēķinu, kas ir aprēķinā.